Šodien, draugi, mēs parunāsim par lumberjack frēzes galdu. Vai ir vērts tādu pirkt, kas man viņā patīk, kas viņā nepatīk, un uz ko viņš ir spējīgs. Uztaisīsim pāris testus. Esmu iegādājos, man liekas, pagājušajā gadā kaut kad vasarā, nedaudz pastrādāju kādu brīdi ar viņu, un tad es nometu mieru kokapstrādē, ja. Bet tagad es atkal viņu izmantoju, un baigi gribu ar jums padalīties pēc. Skatāmies. Vizuāli, kā jūs redzējāt, neizskatās viņš nemaz tik slikts, vai ne? Bet ir lietas, kas man viņā nepatīk. Un jauda, it kā jauda pietiek, ātrums it kā nepietiek. Un tā darba virsma, kas ir, ir vienkārši drausmīga. Kā jūs redzat, jauda 1500 vati, 28,000 apgriezieni, it kā, Bet, vai tur ir tie 28,000, es jums nepateikšu, bet man liekas, ka viņi tur vienkārši tiešām nav. Jo, kad es strādāju ar viņu, un man vajag tiešām ātrumu, tad liekas, ka tur nav tā jauda. Šī virsma, pirmkārt, viņa nav taisna. Tas jau ir liels bums. Kā es to zinu? To jūt, ka tu frēzē kaut ko. Tos pašus paliknīšus, tieši šī vietā liekas, ka viņa nav vispār taisna. Pamērīsim, paskatīsimies, vai viņa ir taisna, vai viņa nav taisna. Tā, tad mēģinām, paskatāmies. Atradīšu kaut ko uzlikt virsū. Notīram skaidrs. Kā jūs redzat, ir kustība, un tas nav ļoti labi. Manā uzskatījumā tā nav jābūt. Neskatoties, kad es uzlieku uz šiem plasmas riņķiem, kuri ņemās ārā, mēs ejam tālāk šeit. Tur ir vēl lielāka kustība. Šeit arī. Šeit minimāli. Tādā veidā ir. Noņemsim šos nostī un paskatīsimies, vai ir šādā veidā. Protams, ka viņai ir savu plus un mīnus, bet man liekas, ka šim variantam ir vairāk mīnus. Šeit nestaigā, šeit nestaigā, 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 nestaigā. Šādā variantā skatoties, tas viducis tieši ir uz leju. Šāda nestaigā. Un kas mums ar aizmuguri ir? Aizmuguri pati nav. Sprauga ir nedaudz šeit. Gan jau, ka to var pielabot, iztaisnot, varbūt pat nomainīt virsmu, bet man bija tāda ideja, tāpēc es viņu pat neesmu izmetis ārā vai nopēdējis, jo viņu var pārtaisīt nedaudz upgradeot, nav tik traģiski kā izskatās. Un no šejienes vispār skatoties, šis stūrs vispār ir lejā, tas stūrs vispār ir augšā. Izskatās, ka viņi vispār tā šķīps ir. Tas ir viens, kas man ļoti nepatīk, jo man personīgi tas traucē strādāt. Nākošā lieta, kas man viņā ļoti nepatīk. Liekas, ka tas motors nav kārtīgi nostiprināts. Skatieties. Es nedaudz kustinu ar roku. Ne jau traki stipri, bet nedaudz kustinot, jūs redzat, ka viņš kustās. Un tādā variantā, kad es lieku šeit klātī materiālu, es nedaudz piespiežu pie gultnīša, un viņš jau staigā. Tam tā noteikti nav jābūt. Varbūt tur ir kaut kas jāpaskatās, kas tām skrūvēm ir, bet tas ir tas, kas man tiešām ļoti nepatīk. Kā jūs redzat, tiešām ar nelielu spēku, pat nav daudz, un viņš kustās. Tas arī nav forši, sevišķi, kad es taisu paliknīšus.
Man viņam vajag smukas maliņas, tad tur smukām maliņām, diemžēl nekas nesanāk. Nākošo, ko es jums parādīšu, mēs izbīdīsim asmeni maksimāli, cik mēs varam. Un nolikšu telefonu statīvā, un jūs paskatāties. Man liekas, ka motora masas gals ir salocīts. Asmens ir labs un nav taisns. Atvainojos, asmens ir labs un viņš ir taisns. Esmu mainījis vairākas asmeņas un tieši skaties, un esmu ielicis arī vēl garākas asmeņas. Un tad jūs redzēsiet, kāda tur ir kustība. Un tas ļoti apgrūtina strādāšanu. Es ceru, ka jūs redzējāt to kustību. Ja? Tas nav asmens. Kā es teicu, tas ir motora asas gals vai kaut kas tam līdzīgs, ja? Jo es mainīju asmeņus, liku visādus asmeņus iekšā, ja? Vēl speciāli ieliku, nopirku šādus te jaunus man vajadzēja izmantoja, ja? Un uz šādiem asmeņiem tas notiek vēl trakāk, jo kā jūs zināt, viņš ir garāks, ja? Tad tas ir vispār drausmas, ja? Un sākumā, kad es viņu nopirku, es to nepamanīju, bet beigās es sāku pievērst uzmanības, kāpēc man rauj ārā gabals no paliknīšiem, kad es viņus sprēzēju, ja? Un tad es sapratu, ka viņš neiet vienmērīgi, viņš tā te ventilējās, ja? Tad kas vēl? Skatāmies tālāk. Kā jau visām standarta frēzēm, jūs zinat, varat mainīt apgriezienus, jā. Bet ar to nepietiek. Viņi ir daudz mazāki, kā jau es teicu, jā. Tad man personīgi liekas, ka apgriezieniem jābūt lielākiem, jo man bija, projām ir McAllister parastā, jā, lielā frēzīte. Un tā apgriezieni ir daudz vairāk, man liekas, pa 32,000 nebija vai 30. Viennozīmīgi viņi ir daudz ātrāk un pēc motora skaņas tad dzird to, kad viņa ir daudz labāk. Ja. Šī fīčiņa, protams, ka tā ir ļoti laba. Tur mēs ieliksim plusiņu. Nākošais, kas ir baigi labais, tas tiešām ir labs. Šos riņķīšus mēs varam pagriezt un izņemt ārā, bet laikam man tas nesanāks, tikai tāpēc, ka tur pilns ar skaidām. Jā, viennozīmīgi jūs varat izņemt vienu riņķi, otru riņķi un nākušo riņķi. Tādā veidā jūs varat ielikt lielu asmeni. Kas ir ļoti liels pluss, ja tev vajag strādāt. Man vienreiz vajadzēja taisīt čamferīti, diezgan lielu čamferīti, tādu te man vajadzēja taisīt, ja. Tad es ņēmu ārā un tas bija super, ja. Tas it kā būtu pluss. Vēl viens pluss, bet lielākai daļai jau mūsdienās frēzēm to var ielikt gan 1/2, gan 1/4 asmeņu lielumus, tāpēc, tas, nezinu, tas pat nav nekāds pluss. Kas tie tādi ir? Kādi dozīši kaut ko. Tad, plusi viņā ir ļoti maz. Katrā pusē šādi te ir no plasmasa priekš asmenīšiem. Varat salikt asmenīšu šeit. Un arī otrā pusē ir. Bet es tur neko nelieku, tāpēc, ka jēga nekāda nav. Un redzat šo konstrukciju apakšā. Es nezinu, varbūt tāpēc arī viņi ir tik drausmīgi. Kā jūs redzat, motors kustās visur, jā. To vajag paskatīties, un tur vēl var kaut kādas modifikācijas uztaisīt. Jo, kā es teicu, ārā es viņu nemetīšu, es viņu vienkārši pārtaisīšu. Nosūcējs ir labs. Tiešām viņš ir ļoti labs. Paskatīsimies. Šitais der. Jā, un atkal, tie, kas skatījās video, šo izmantoju zāģim, ja? Un šo mēs atkal varam arī izmantot šim, kas ir ļoti labi. Bet nosūcējs vairāk strādā tad, kad, atvainojos man žagsauju, kad šis ir nolaists lejā, ja? Ir viena lieta, kas man viņā atkal nepatīk. Es viņu klātī neskrojuši no jēgas. Šis te, viņš nestaigā viss uz augšu. Tas ir kā baigies mīnus, tikai tāpēc, kad, piemēram, paņemsim paliknīti, ja, ko es taisīju. Ja mēs laižam paliknīti cauri, ja, ir ok, bet līdz ko tu ej biezākam materiālam, ja, viņi jau īpaši nekāds jēgas vairs nebūs, jo šis gals paliek augšā, ja. To viņi var izdomāt, ka viņš staigā tādā veidā uz augšu uz leju. Bet to arī it kā varētu, es domāju, ka pārtaisīt, bet tas nebūtu tik svarīgi. Tas ir mazākais, nav jēga no tā, no visā pasākuma. Tad mēs varētu uztaisīt testu, vai ne? Varētu ielikt kādu lielu asmeni. Skrūvs pazuduši.
varētu ielikt kādu lielu asmeni un paskatīties, ko viņi spējīgi. Jo jaudas ziņā viņai jauda pietiek, bet viņai nepietiek ātrums, kā es teicu. Un dēļ tā ātruma bieži vien sačakarējās materiāls, kas nav baigi skaisti, jo, kā jūs zināt, sabojās materiāls ir mīnusi. Tad pieskrojam šo atpakaļ un iebliežam kaut ko, kādu ozolu dēli iekšā, ne? Būtu man spundas asmeņi, varētu paskatīties, kā viņš spundi taisa, bet man nav tāda. Nekas, atradīsim kaut ko. Savu. Nē, jaudas ziņā pietiek, jā. Kā jūs redzat, es ņēmu nostī, cik? Šis ir 19 mm, kaut kā 9-8 mm ņēmu uzreiz nostī, jā. Un, nē, priekš tādām lietām viņš it kā dar, jā. Nav tā, ka tur baigi robi būtu. Vienā vietā maziņš robiņš ir, un otru pusi pamēģināja arī, jā. Nē, ja noregulē visu šo aizmugurīti, jā, nosūcējis, kā jūs redzējāt, arī it kā kaut ko ņem ārā, beigās viņš vienkārši blieza visu ārā pa to galu, tad jaudas ziņā viņa ir laba, jauda viņai pietiek, jā. Tad vienkārši vairāk, teiksim, tā tie mīnusi, ko es teicu, jā. Pārējais, tur pārējais īstenībā vispār nekā nav. Tas arī viss reāli. Tur tiešām vairāk nav par ko runāt. Tas arī bija viss. Nu labi, priekšpusē šeit vēl nāk tas Mighty-Go, vai kā viņi tur sauc, jā. Bet kopsumā, draugi, tas arī viss. Un mana atbilde ir nepērkt, netērēt naudu, jo manā uzskatījumā pieliekot nedaudz klāt naudu, ja to nopirkt daudz labāk. Es šodien skatījos un es ieraudzīju tas pats brands, kas taisa zāģi, Excel, jā. Viņiem arī ir frēze un starp citu viņi lētāk nekā šī. Tad es gribētu zināt, kādā kvalitātē ir tā frēze. Es skatīšos vienkārši, varbūt es nopirkšu to frēzi, iztestēšu un vienkārši sūtīšu apakaļ. Nu, pateikšu, ka man nepatīk, es neko nezaudēju. Bet kopsumā nē, jo man nepatīk tā augša. Nu, it kā viņi ir taisīti, nezinu, no cik biezi metāli. 2-3 mm, ne vairāk, bet tas, kad viņi salocīti, jā. Nu, labi, protams, viennozīmīgi to var pārtaisīt visu tur no metāla, nezinu. Nu, protams, viennozīmīgi būtu kaut kāds kāstā ir un čuguns, kaut kas tam līdzīgs būtu daudz skaistāk, jā, būtu stabilāk, un varbūt tas motors arī neļurkātos un neģurgātos. Bet mana doma bija vienkārši, jo, ja es uztaisītu no bieza koku materiāla, es atkal zaudēju darba virsmu, no to dziļumu, teiksim tā. Bet tajā pašā laikā viņam diezgan augstu asmeni var uzcelt, tāpēc es domāju, ka tā nebūtu problēma, vienkārši visu šo vīču, kas ir, jā, atstāt kā ir. Oriģinālā vietā uztaisīt caurumus un vienkārši uztaisīt no tā melnā finieru bufalo, kas ir no tā uztaisīt augšpus, jā. Tas jau būtu labāk un apskatīties, kāpēc motors met, kāpēc tā kustība ir notiek. Bet tā, godīgi sakot, neko nepērkt. Netērēt naudu liek, jā, nopērkt bišķi labāk. Tas ir mans uzskats, jo man nepatīk, kad augšas salocīt, man nepatīk, kad motors gals ass varētu būt salocīt, vai jau oriģināli bijusi tāds, nezinu, es it kā neko nesalocīju, man nav bijuši baigie precītiem kickback, nekas tās man nav bijis. Un tas, kad tā jauda pietrūkst, jā. It kā šādam darbiņam, jā, super, piemēram, tur spundas taisīt, viss pāries, tur savienojumiem, jā, vēl kaut ko, ja tu ej gar maliņu šeit, jā, gar to fensu, jā, viss ir super, jā, viss cool. Bet, ja tu gribi tā pie rokas strādāt, tā kā man vajag, diemžēl, jāzina, varbūt daudz teiks, kā nav pareizi darīt, jā, bet man tā vajag, diemžēl. Jo, var arī šos paliknīšus laist šādā veidā, jā, bet tas saka, laizim nenormālo laiku, un tāpatās es arī mēģināju to darīt, jā, un tāpatās dēļ tās kustības, jā, nav tā kvalitāte, jā. Tad, jo es taisu šādus te ar foršām maliņām, kā redzat, jā, man vēl 1000 tādi ir jāuztais, un tāpēc man ir doma to, kas man būs tā McAllister, kas man lielā ir, to vienkārši iestrādāt galdā iekšā, kā man bija, un kad vajag viņu nolaist lejā. Vienkārši būs jāizdomā cilāšanas mehānismus. Tāpēc, nepērkt. Kādam noderēja, ceru, ka tiešām noderēja, jā. Tas ir mans personīgais viedoklis, jo, ja man, piemēram, kad es strādāju ar koku, jā, es skatos uz instrumentiem un es skatos uz review, jā, bet nevienmēr tiem review tu arī var ticēt, vai viņi ir īsti, vai viņi nav īsti, jā. Cits vienkārši nopērk, wow, viņš tur paņēma egli priedi,
teiksim tā, izlaida cauri, wow, super viņiem darīja. Nu, es nestrādāju tik daudz ar eglupiedu, es strādāju ar cietkokiem, vairāk kā ozols, eksotiskie koki un vispārējais. Ja. Un tas ir atkal, kā jūs zināt, egluprieda un ozols tās divas dažādas lietas. Ja. Tāpēc man ir svarīgi, lai tiešām instruments ir super, nevis tāpat kā, teiksim, es nopirku zāģi, ja viņam tur īpaši tādi hujārīs, ja un būs za visu zāģēšanu. Nē, nu, protams, tas nedara. Ja tu gribi putnu būrīšus taisīt, ja, tad jau tas darēs, ja. Jo ne jau es tikai taisu klāsters. Jo man vēl būs pāris, gribās kādu galdu uztaisīt un gribās, lai tā kvalitāte tiešām arī ir laba. Tāpēc, paldies, ka skatījāties. Es iešu iekšā, pietiks šodienai, un tad jau tiksimies nākušajā video. Neaizmirst piesakot, lai atbalstītu manu mazo darbnīcu, vai ne? Paldies jums!